Radio Star FM raidluku departaments piedāvā seriālu Ūdens rēks sadarbībā ar Spilva. Iepriekšējā sērijā Zintis nes Vaivaram 8 minūšu marinētāju. Solvita nolēma atbrīvoties no Zinta. Solvita iegrūž roku marinētājā, paziņojot, ka Zintis viņai uzbrucis. Vaivars patriec Zinti no klarnetītēm. 4. sērija Artas istabā. Mīļais, es gribēju aprunāties. Ko, mazā? Tagad tu nedzirdi? Nu jā, bet kurlums ilgs tikai dažas minūtes. Ko tu man pirms tam teici? Klīst runas, ka klarnetītēs uzradusies kaut kāda jauna sieviete, Elīzabiete, par kuru tu nesot vienaldzīgs. Nu, mazā, nu tā jau esi tu pati. Vienkārši tev ir personības dalīšanās, saproti? Leonīd, kāpēc tu mani vazājas degunā? Es neko nevazāju. Paskaties savā istabā. Nu, kam pieder šīs šujmašīnas? Atlec ausis! Nu, ja tā svešā sieviete nes uz mani istabu savas mantas, Leonīd, vai tiešām tu un viņa? Es nevaru. Mazā, es tev labāk izrakstīšu nomierinošos līdzekļus. Veselu čupu. Tā ir taisnība. Atkal sāp galvā. Nu, nāc no apskāvienos. Tā būs vieglāk. Ko jūs atļaujaties? Kāpēc jūs esat man apskāvis tā? Nu, tāpēc, ka tagad tu esi Elīzabiete. Es vienmēr esmu bijis Elīzabiete. Jūs esat tomēr pretīgs tips, pretīgs. Tas nekas, ka es bagāts un fiziski pievilcīgs. Iet ārā un netrauciet man vadīt jūsu bērnam zīmēšanas nodarbības. Redzi, man nav bērnu. Nožēlojami. Un šitas brūnais lācīts nav jūsu dēls? Gribat teikt, ka mans? Nabaga bērns. Tēvs tevi tā ir iebaidējis, ka mazulīts vairs nerunā ne ar vienu. Lācīt nāc pie skolotājas. Redzat? Viņš vairs paiet nevar. Nu, labi. Es došos savās darīšanās, tu māci manu lācīti. Es esmu šeit tikai lācīša dēļ. Jūsu dēls man ļoti pieķēries, un jūs man riebjaties. Es ienākšu vēlāk. Nē, vēlāk es šūšu. Jūs savam lācītim pat nevienu apģērbu gabalu neesat nopircis. Nāc, lācīt, zīmēsim medu. Projām, pretīgais Leonīd. Ļoņā! Nu, Bahenfelzer. Pagaidi, Ļoņā. Tu tagad redzi? Nu, tagad es redzu. Nu, un kā tev patīk? Kas patīk? Nu, kas? Mans džemperis. Nu, džemperis kā džemperis ar izšūtu alni. Tas nav alnis. Tas ir mans foto. Jā, ar ragiem. Nu, tas ir manas partijas logo. Es esmu cieti nolēmis uzvarēt pilsētas prezidenta vēlēšanas. Atvaino, Bahenfelzer, bet man tagad domas par vēlēšanām neraisās. Tikko jau vienas bija, turklāt, zini, manas sirds lūstais bēdām. Tu par Artu, jā? Bet zini ko? Man tā viņas nošķeltā personībā Elīzabiete patik labāk foršs kukis. Piedod, vecais, bet es nevaru tagad parunāt. Ok, sapratu. Iešu ar savu džemperi citur. Tā. Eju citur. Reku citur atnācu. Vaivar kungs. Nu, ko tu te netini? Jāpiestiprina 8 minūšu marinātājs pie maģistrālā ūdensvada redz veči trubu sametināja, bet pilviena alga un 8 minūšu marinātājs labi uzsūc mitrumu. Haide šitas mūsdienu universālas tehnoloģijas. Bet paklau, varbūt tev darbs veiktos labāk ar šādu džemperis mugurako. Nu, džemperus es nenēsāju, man patīk krākls un vēste. Varu dabūt arī vēsti. Zinti, kur tu esi? Atnes Vaivara kungam vesti ar uzrakstu
Heavy Bahenfelser. Zinti? Un Zinti tu noalgoji vēlēšanu kampaņai. Nu, protams, par ļoti labu cenu. Tu zini, ka Zintis klarnetītais vairs nestrādā. Kā tad tā? Viņš uzbruka manai sievai. Solvita ir pārliecināta, ka tieši Zintis organizēja sprādzienu. Zintis? Nemūžam. Viņš nemāk divus vadus kopā satit, kur nu vēl kainieku mīnu aktivizēt. Nu jā, tas arī fakts. Bet paklausies. Varbūt, ka Solvita ir izdevīgi, ka Zintis ir projām no acīm. Par to tu nesi domājis? Lomās Leonīds un Hilda, Valters Krauze, Selēna un Arta, Baiba Sipeniece Gavare, Solvita un Vaivars, Ilvars Jansons, Zintis un Bahenfelzers, Kārlis Anitēns, teicēja Maija Rozīte Kristapane, scenārists inscenētājs Anitēns, mākslinieks noformētājs Vitāls, komponists aranžētājs Barons, atbalsta Spilva sulīgai dzīvei.